rūpēs par vidi un ilgspējīgu attīstību. Tev tiks piedots, ja nezini, kas šī ir par ierīci. Arī vides fakti tādu redz pirmo reizi. Esam Ventspils naftu termināls teritorijā, kur uzņēmums Venta Eko veic grunts un pazemes piesārņojumu novērošanu, izmantojot lāzera staru. Šis te agregāts stumj gruntī zondi, un caur šo te zondi grunts tiek apstarot ar lāzera staru, kas ir ultravioletās gaismas frekvencē. Tādējādi, ja gruntī atrodas piesārņojums, tad šis te piesārņojums ultravioletās gaismas iedarbībā sāk, vienkārši sakot, spīdēt. Ja labi ieskatās, redzams tāds zaļganīgs punktiņš uz tā papīriņa. Un būtībā tas ir tas lāzera stars. Tas ir tas, kas visu nosaka. Iekārta redz to, ko fiziski apsturot, teiksim, šis te stariņš. Tātad to grunti, kas fiziski caur kurai šī te zonda spiežas cauri. Šīs ierīces izmantošanai ir vairāki plusi. Aiziet, lai. Pirmkārt jau tā ir ļoti precīza. Šajā gadījumā tiek izmērīts katrs otrais grunts centimetrs. Nemazāk būtiski ir tas, ka šo analīžu rezultātā faktiski netiek atstāta ietekme uz vidi, kā tas varētu būt, ja grunts paraugs nāktos rakt un vest uz laboratoriju. Šajā gadījumā laboratorija nemaz nav vajadzīga, jo analīžu rezultāti tiek uzrādīti reālajā laikā. Šāda ierīce Latvijā mums ir vienīgajiem. Mēs strādājam ar viņu jau drīz būs 4 gadi. Un, arī, jāsaka, Eiropas mērogā šādu ierīču pagaidām nav daudz. Tuvākās ir Vācijā, Lielbritānijā. Īpaši aktuāli šāda ierīce ir avāriju gadījumos, kad piesārņojums mēdz ātri migrēt. Katrs piesārņots tīras grunts centimetrs pēc tam rada ļoti lielas izmaksas, teiksim, lai šo gruntu attīrītu. To labi zina arī Ventspils naftu termināls. Tā 2010. gada jūnijā tika atklāta degvielas noplūde caur šī rezervuāra pamatni. Drīz vien uzsāktie gruntsūdeņa attīrīšanas darbi turpinās jau gan arī 2 gadus. Tātad šeit mēs varam vērot sanācijas darba rezultātus. Konkrēti šeit tiek uzkrāts no gruntsūdeņiem atgūtais naftas produkts. Tas ir laikietilpīgs darbs, kā es minēju, kopš 2010. gada decembra mēneša šie darbi norisinās, un šī gada beigās viņi arī tiks paveikti sekmīgi. 10. gada avārija tika atklāta pateicoties iepriekš izveidotajai gruntsūdeņu uzraudzības sistēmai, kas operatīvi ļauj manīt, ja tajos nonācis kāds piesārņojums. Taču kopš pēdējās avārijas veikt arī jauni kontroles mehānismu uzlabojumi. Šis negadījums kalpoja mums kā mācība, un tā rezultātā mēs pamainījām arī mūsu tehnoloģisko procesu. Turpmāk, jebkura rezervāra svārstība rezervāra līmenī tiek uztvērta kā iespējama noplūde, un attiecīgi darbi tiek veikti, lai identificētu, vai tā ir tiešām noplūde, vai tas ir tikai viltus trauksme. Lielākās rūpes gan prasa vēsturiskā piesārņojuma seku likvidēšana. Tam, kā par vidi domāts te tika padomju gados, skaļākā liecība bija meklējama vietā, kur tiek iztukšotas vilciena cisternas ar naftas produktiem. Gadiem ejot, zem šīm estakādēm padomju laikos bija izveidojies vesels naftas produktu pazemes ezers. Lai jūs saprastu šī piesārņojuma apmērus, tad nosaukšu vienkārši skaitļus. 5,5 hektāru platībā un biezākajā slānī tas sasniedz pat 3,6 metrus. Novērtētais kopējais tilpums, kādā pazemes peldošā slāņa veidā šis ezers glabājās zem šīm 2 estakādēm, bija aptuveni 3000 kubikmetru. Pazemes naftas ezera likvidēšana prasījusi 12 gadus, taču, kā uzskatām redzams šai kartē, no tā nekas pāri īsti vairs nav palicis. Tā laikā, jebkur noplūde nebija būtiska. Svarīgi bija kubikkilometru pārkraušana caur Ventspils naftas terminālu. Pat labāk aspekti mainījušies kardināli. Ik gadu vides aizsardzības darbiem uzņēmums atvēl aptuveni 500 000 latu lielu budžetu. Daļa no naudas tiek tērēta arī šeit. Gluži kā Sēnes rudenī, jau vairākus gadus te slejas nelielās kastes, kuros paslēpti sūkņi. Tur praktiski kaut kādi centimetri 2 ir peldoši. Tas naftas produkts, bet vienkārši sūkņi ņemot ārā, viņš notek. Naftas produkts satek iekšā tur un saspies, nostrādā vārsts, viņš saspiestais gaiss aizdzen šo te produktu uz to uzkrāšanas tvertni. Kā norāda speciālists, tad tieši vēsturiskā piesārņojuma savākšana, ko uzņēmies termināls, ir krietni sarežģītāks process nekā svaiga noplūžu seku likvidēšana.
arī jaunu piesārņojumu visu savākt nevar, bet ar vēsturisko ir teiksim tā, ievērojami sarežģītāk, jo naftas produkti arī laika gaitā tomēr noārdās, mainās to fizikālās īpašības, un līdz ar to arī pašu naftas produktu no grunts dabūt ārā ir krietnīgi grūtāk. Katrā ziņā vides attīrīšanas speciālisti Ventspils naftas terminālī pastāvīgi darbosies vēl vairākus gadu desmitus. Tiklīdz būs pabeigta gruntsūdeņa attīrīšana no naftas produktiem, kas ir nonācis padomju gados, tiek plānot arī pašas grunts attīrīšana, kas ir vēl sarežģītāks uzdevums, un to apliecina arī citu valstu pieredze. Rietuma Eiropā ar to cīnās gadu desmitiem. Pat labam Skandināvijā tas ir nonācis līdz tam, kad viņi redz aptuveni 30 gadu intervalā iespēju attīrīt vecajos naftas termināļos šo gruntu. Tikām, kamēr termināla pazemes valstība nav pilnībā sakopta, tā perimetru sargā īpašs Latvijā vienīgais šāda veida pazemes žogs, par kur liecina vien nosektas akas ik pēc dažiem metriem. Šī ir filtrējošā reaktīvā barjera vai filtrējošā reaģenta barjera, kas aiztur vai attīra no teritorijas izplūstošo gruntsūdeni, kas ir piesārņots ar izšķīdušajām naftas produktu komponentiem. Tā kamēr dzeloņdrāts acīm redzami sargā šīs strateģiski svarīgā objekta virszemi, pazemē notiek neredzama preventīva cīņa, lai ārpus teritorijas nenonāktu nekāda veida gruntsūdeņu piesārņojums. Ne vecs, ne jauns.